Labi, kolēģi, tad domāju, ka varam arī sākt tā teikt. Paldies par to, ka fleksibli varējāt pieslēgties šodien nedaudz citā laika nogriezienī. Zikfrīd, saprotu, ka šodien vizīte jums ir pašvaldības sēkā. Varbūt var nedaudz mazu piebildi tā teikt. Es saprotu, ka Sadraudzības pilsēta šodien viesojās. Jā, labdien visiem! Bet noteikti mums tikās Māris Justs, un viņš noteikti varēs tā. Es biju atkal, tajā brīdī bija pa pilsētas svētkiem runāt, bet Māris tikās. Lūdzu, Māri. Jā, nedaudz informācija no Merjamā, no Raklas apriņķa. Merjamā no pagasts pašvaldība bija ciemos ir pie Cesvainas apvienības, viņiem ilglaicīga sadraudzība un astoņi dalībnieki bija gan priekšsēdētāja, gan mūzikas skolas direktore, mūzikas skolas pedagoģi attīstības nodaļas un vēl ģimnāzijas direktori. Nedaudz parunājām, jā, viņiem tā sistēma ir druscīt citādāka, daudz kas. Vienmēr jau izklausās, ka pie citiem viss ir labāk vai katrā ziņā, ka ir vienkāršāk vai vieglāk. Jā, viņiem ir Igaunijā it kā ir 2 līmeņa pašvaldības, bet tā pirmā līmeņa, augstākā līmeņa pašvaldība ir kaut kas līdzīgs kā mums Vidzemes plānošanas reģions, vairāk tā kā simboliski un reprezentatīvi, bet tomēr katrai pašvaldībai, šajā gadījumā Merjama ir kaut kādi drusku pāri pa 7000 iedzīvotāji, ir savs budžets un viena ģimnāzija, attiecīgi skolas, bērnu dārzi, tā visa infrastruktūra, un kā viņi saka, viņi ir atbildīgi par visu savā pašvaldībā. Tā līdzīgi kā mums ir šeit Madonas novads, tā viņiem tomēr šīs pašvaldības ir stipri mazākas. Jā. Bet tā pārējās jau lietas ļoti līdzīgi, tāpat kā mums. Viņi gan cer, ka viņiem palielināsies iedzīvotāju skaits, bērnu skaits, jo viņiem iet cauri tagad jaunais vilciena, tas Rail Baltica, un tur būvē preču staciju, es saprotu, vairākas 3 sliedes paralēlās viņu novada teritorijā, tā ka viņi ar to attīsta savu attīstību redz un tādas dažādas lietas. Paldies! Paldies, Māri, par mazo ieskatu. Saprotu, ka vizīte vēl turpinās, tā teikt, tad lai vērtīgi. Labi, kolēģi, respektīvi, tātad šodien mums ir 2 lemjoši darba kārtības jautājumi un 2 informatīvi jautājumi. Vai kādam vēl kas papildināms, piebilstams pie darba kārtības? Tā saprotu, ka nebūs. Tad uzsāksim balsošanu par darba kārtību. Paldies. Tad dosimies pie pirmā sēdes darba kārtības jautājuma par atbrīvošanu no telpu īres maksas. Tātad Madonas Loņa pašvaldībā saņemts iesniegums no Zemesargu 2. Vidzemes brigādes bataljona, tā teikt, par objektu izmantošanu militārā marša, Zemetānu maršu organizēšanai. Saprotu, ka varbūt detālāk tad Sandis Kalniņš, tā teikt, kā ziņotājs, mums varētu apstāstīt par plānoto notikumu. Jā, labdien. Jā, sveiki, Sandi. Saņēmām Zemesardzes iesniegumu ar lūgumu viņu mācību laikā, Zemetāna marša laikā, izmantot Dzelzavas kultūras nama telpas. Šajās telpās viņi plāno izveidot tādu tā kā medicīnas punktu, kurā, ja nepieciešams, tad karavīrus varētu apkopt, vai tur kaut kāds nobrāzums, vai pēdā tulzumi, kaut ko tādu, bet vienmēr sakot, viņiem tādā loģistikas nolūkā šīs telpas vajadzētu. Viņi mums lūdza izmantot kultūras nama mazo zāli, garderobi un sanitāro mezglu. Un, lai viņiem varētu šīs telpas nodot, tad ir 2 varianti. Vai nu mēs slēdzam telpu nomas līgumu, vai arī dome lemj par atbrīvošanu no telpas nomas maksas, kā tas ir bijis jau arī līdz šim. Piemēram, pagājušo gadu Kalnagravās arī bija līdzīgs precedents. Zemesargi uz 2 dienām izmantoja tautas namu, un doma lēma atbrīvot viņus no telpu nomas maksas. No pagasta pārvaldes puses arī atbalstām šo atbrīvošanu no maksas, bet tālākais jau lēmums tad ir jūsu komitejas un deputātu rokās.
Kopā viņi šīs telpas izmantos 19 stundas, un, ja mēs atbrīvojam viņus no telpu nomas, tad neieņemtie ieņēmumi kopumā ir 114 eiro. Šeit ir redakcionāla kļūda, ir norādīts 103 eiro, bet cenrādis par telpu par mazās zāles nomu mums ir 6 eiro stundā, tātad 19 reizes 6, tie ir 114 eiro ar visu PVN. Tā kā to man būtu lūgums lēmumā izmainīt, un vēl es gribētu izmainīt arī tekstuāli. Kopējā maksa nevis sastāda, bet kopējā maksa ir. Sastādīsim puķes, bet maksa mums ir. Nu, tas tāds sīkums, bet gribētu arī izmainīt, ļoti acīs krīt man tas iekšā. Nu jā, tāds ziņojums, lūgums atbalstīt, ja jautājumi, tad lūdzu. Sandi, jā, tad lūdzu piefiksēt protokolā un tad arī salabot to, ko Sandis lūdza. Saprotu, ka pagastu pārvaldē tātad nekādas aktivitātes jums tā teikt nepārklājas un tas netraucē ikdienas kultūras nama darbībām. Jā, tieši tā, tas ir saskaņos pārunāts pasākumu plānam vai skolas norisēm, tas netraucē un varam droši iznomāt telpas, nodot viņiem. Lai nu šobrīd tā teikt, lēmuma projekts ir atbrīvot no telpu nomas maksas, tātad kā jūs raugaties uz to, ka mēs pie šī lēmuma projekta arī paliekam attiecīgi atbrīvojot no telpu nomas maksas? Rokas neredzu, šķietami, ka tad iebilžu nav, respektīvi tad ietverot labojumus un paliekot pie esošā lēmuma projekta teksta, tad atbrīvot Latvijas Republikas Zemesardzes 2. vidzemes brigādi no Dzelzavas kultūras nama telpu nomas maksas šī gada 29. maijā. Respektīvi kopējā summa 114 eiro, kas nebūs ieņemtie ienākumi no domas kasē tātad. Es skatos labjošajā daļā jau izmainīja vēl anotācija, arī vajadzētu to summu samainīt visu. Bet tā ir ok viss, jā. Labi, tad kolēģi, tad paldies Sandi tev par ziņojumu, tad aicināšu balsot. Jā, paldies, 7 deputāti par. Sandi, paldies par ziņojumu, paldies deputāti par balsojumu. Skatu lūkoju, ka mums vēl pievienojušies šodien deputāti. Lieliski, paldies. Tad, kolēģi, dodamies pie nākošā darba kārtības jautājuma, noslēdzošā lemjošā jautājuma, tātad par grozījumiem Madonas pašvaldības 27. novembra 25. gada lēmumā numur 430 par Madonas pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Uzreiz arī došu vārdu Daigai. Lūdzu, Daiga, vārds tev. Labrīt vēlreiz. Tātad, jā, tas ir saistībā ar šo te iekšējā audita ziņojumu, kas izgājas cauri visiem mūsu maksas pakalpojumu metodikas nolikumam, to kā mums notiek šie te jautājumi. Es tieši atbildu par kultūras, protams, jomām, viņi plašāk uz to skatījās, un tad labojot šo lielo dokumentu, kas jums arī, laikam, šajā mēnesī iet gan uz FIN komiteju un pēc tam uz domas sēdi, jo tas ir kopējs par visām jomām. Tur ir maza sadaļa par kultūras pasākumu, tad ir biļešu cenu metodikas aprēķināšana. Es viņu papildināju no savas puses ar tāds izskats vienkārši ar tiem maksas un bezmaksas pasākumiem, ko mēs jau tur esam vairākus gadus sprieduši, kurus noteikti, tad attiecīgi par pārējiem jārēķina ir biļešu maksa. Un tad nonācām pie tā, ka šis te, kas ir kino apmeklējums, lai nav katru reizi uz katru seansu jāliek viena un tā pati formula, un nonāksim pie viena un tā paša rezultāta, ka viņu jau saknē iekļaut šajā te sniegto maksas pakalpojumu cenrādī, kas būtu noteikti ņemot vērā tos pagastu aprēķinus pēc noteiktās formulas, ka tie būtu 3 eiro par seansu, tas ir izņemot kinoteātri Vidzemi, tur ir atsevišķs cenrādis jau apstiprināts, vienkārši šo iekļaut ar grozījumiem, ka mēs nosakam šos 3 eiro, kas arī tā šobrīd visu laiku jau darbojās kādus pāris gadus novadā. Visiem vienāda cena, un tad nav jautājumu arī no publikas, kāpēc vienājotājs par 2 eiro varu skatīties, kā tas bija priekš, kad vienkārši sajūtām lika cenas. Tātad šādus mazus grozījumus veikt maksas cenrādī. Jā, paldies, Daiga. Tātad kinoteātrim Vidzeme paliek viņu attiecīgi cenrādis un viņu cenu politika, un attiecīgi novada namiem ir viena šī te ieejas biļetes cena tieši uz kinoseansiem. Jā, paldies, Daiga. Vai kolēģi jums ir kas bilstams? Jā, skatos Māris. Lūdzu, Māri.
Jā, jautājums, vai šie 3 eiro ir vienmēr, vai ir mums, teiksim, kaut kāds 11. novembris, kad rādam kādu filmu, vai mums ir iespēja pie kāda pasākuma pieformēt, vai nevajag kaut kādu atsauci šādā ziņā. Teiksim, Varakļānos ir bijusi prakse, ka 11. novembrī pirms gājiena, piemēram, ir šāda patriotiska filma, tad viņa droši vien, ka pasākuma ietvaros var būt arī bezmaksas. Jā, arī Vidzemē tā notiek, kad ir kaut kādi lielie pasākumi, kur tiek multinītes izrādītas bērniem, tur ir radošās darbības. Arī tāda prakse. Tas ir atkal stāsts par šo te, kas ir tas lielais nolikums par visiem tiem maksas, kur ir noteikti tie bezmaksas un bezmaksas pasākumi. Tātad bezmaksas pasākumi ir valsts svētki, dažādas atceres dienas, tur vesels garš saraksts ir. Un ja tas iekļauj šo svētku programmā, tad, protams, ka tas ir bez maksas. Šis ir vairāk par tādu ikdienas režīmu stāsts. Paldies! Paldies! Labi, kolēģi, tad aicināšu jūs sākt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Andris Dombrovskis. Jā, paldies, Andri. Paldies, kolēģi, par balsojumu. Vienbalsīgs 7 par. Dodamies pie nākošā dienas darba kārtības jautājuma, tātad, kas jau ir informatīvais jautājums. Un informatīvais jautājums par iekšējās kārtības noteikumiem kolektīva dalībniekiem. Ziņotājs Daiga Torstere. Daiga, lūdzu, vārds tev. Jā, vēl pirms informatīva lieta gribēju vēlreiz publiski pateikt paldies Andrim Dombrovskim par atbalstu personīgi zaļajam korim. Žēl, ka netikām līdz finālam un neuzvarējām, bet viņš ļoti skaisti viņus ņēma un atbalstīja pēdējā nedēļā. Kā liels paldies, Andri. Arī koris ir neizsakāmi pateicīgs. Un par šo te kārtības noteikumiem, tātad, kāpēc viņi tādi tiek ražoti? Bija precedents mums Madonas novada kultūras centrā, viņam esat dzirdējuši, kas nebija forši, bet tas noved pie tā, ka mums jāir kaut kādas lietiņas, kaut kādi robi, ko vajag sakārtot, lai mēs paši sevi un savus darbiniekus varam, pret šādām lietām varam aizstāvēt arī. Un tāpēc, es nezinu, es biju pielikusi šo datni, es ceru, ka jūs mazliet iepazināties. Tur nav nekas tāds pārdabisks veids, kā liekas pašsaprotamas lietas, vienkārši viņas būtu dokumentētas tagad ar šiem kārtības noteikumiem, ar kuriem tad arī stākot jauno sezonu septembrī, līdz tam mēs viņus pabeigtu ar visiem nepieciešamiem pielikumiem, ko es arī veicu šobrīd aptauju, vai vajadzīgas veidlapas, kas ir minētas, visi pārējie dokumenti, kas minēti šajā kārtības šajos noteikumos. Tātad kultūras namiem vaicāja, vai viņiem šādi ir, vai viņi piekop tādu praksi jau kāds vai nē, ir ļoti dažādi, bet kopumā nē. Tātad šos mēs visus līdz jaunajai sezonai kolektīvu darbības varētu sakārtot, un tad ar septembri šie te būtu viņiem visiem jāiepazīstas un jāstrādā pēc jaunās kārtības. Kolektīvu vadītājiem tātad jāiepazīstina savi kolektīvu dalībnieki ar šo. Viņiem visiem vajadzēs aizpildīt anketas, ka viņi ir tā kā ar labprātīgi piedalās šajos kolektīvos un ar to arī apliecināt, ka viņi ir iepazinušies un apņemās ievērot mūsu iekšējās kārtības noteikumus, kas ir saistoši visiem dalībniekiem. Un plus vēl, protams, ir vispārīgi iekšējās kārtības noteikumi kultūras namiem, kam ir jābūt publiski kaut kur redzamiem, kas attiecas uz visiem, kas ienāk namā, kas ir pasākuma apmeklētāji. Viņi ir daudz īsāki. Arī tos es tā kā aktualizēju vienādus, jo kādam ir, kādam nav. Varbūt kāds punkts novecojis, varbūt kaut kā neforšāk uzrakstīts. Kā jau lai visiem, kad mums novadā viss šis ir vienoti. Varbūt jums ir kādi jautājumi, varbūt ir kādi ieteikumi, jo es šo dokumentu aizsūtīju kultūrnam vadītājiem, lai viņi palasa, paskatās, un arī varbūt kaut kas ir par šo, man liekam, neviens neko neminēja. Teikšu godīgi, es šo paraugu paņēmu no Salaspilī atradu, man liekas kolosāli izstrādāts dokuments, vienkārši pielāgoju mazliet mūsu nodam, kaut ko nedaudz papildināju, kaut ko precizēju. Jo vienmēr jau var kaut ko uzlabot, bet viņam bija jau kolosāli izstrādāts. Šis te tāda, viņi arī dažas gadus atpakaļ droši vien kaut ko tādu ir skārušies vai vienkārši to izdarījuši. Un tā, kā pati šo sasrakstīt. Es atzīšos tagad tā teiktā par diagonāli viņiem pāršienu pāri. Jautājums par kultūras namu kārtību, tātad šeit ir tātad šī te vairāk uzvedības etiķete attiecībā pret namu, pret vispārību sakot tā teikt tādu vispārēju tā teikt ētiku. Jautājums par tērpiem
kas ir, pieņemsim, mūsu novada inventārs, kāda ir kārtība, tātad, vai tas nav tā kā arī šeit iekļaujams, tā teikt, mēs nereti ir nami, kur tērps tiek nodots dalībniekam, vai kā šis tiek reglamentēts, kaut kur nosacīts, pasacīts? Ļoti labs jautājums, jo es teikšu, nav šeit tikai bija viens punktiņš, ka tad, ja kolektīva dalībnieks beidz darboties konkrētā kolektīvā, tad viņam ir pienākums, tur es tagad neatceros, cik dienu laikā atdot visu atpakaļ, kas viņam ir izsniegts. Bet ļoti labi, ka tu jautā, jo varbūt šis ir stāsts kā atsevišķs punkts, kas ir tā kā jāieliek par inventāru, kā tas notiek, tiek nodots pret parakstu. Nodošana, jā, jau šis tāds aspekts. Ir jau redz ļoti dažādi lielajos kultūras namos ir tērpu pārziņa, un es pieļauju, ka tur tie tērpi tad arī glabājas kultūras namā, tas tērpa pārziņas viņus pucē, mazgā, gludina un tad izsniedz uz notikumiem, kad nepieciešams. Un ir atkal citur, kas zinu, man pašai, piemēram, pie manis bērna stāv, man mammai 30 gadus stāvēja pie viņas tautu tērps, viņa tur godā, viņa turēja, tur mazgāja, ārprāts ņēmās patī visu laiku. Un tad, kad beidza, protams, savu darbošanos, tad arī atdeva. Un tā kā ir dažādi, bet paldies, Gati! Šis ir labs, es piefiksēšu, ka šis ir varbūt kā kārtība aprunāties, jo tā tomēr ir novada materiālā vērtība. Mazajos namos šo te tērpu turētāju nav, un šie te tērpi attiecīgi ir visbiežākais pie pašiem dalībniekiem attiecīgi, tad ir pieņemšana, nodošana, un mēs zinām kaut kādu tā teikt konkrētu kārtību. Tāds tīri mazā piezīme varbūt šeit patām iestrādāt. Labi, paldies, Daiga, skatos, Artūram ir jautājums. Lūdzu, Artūr. Labdien, kolēģi! Es pats 30 gadus esmu atpakaļ vadījis kolektīvus, gan arī pašdarbnieks visu mūžu. Jā, bet man es arī, protams, vakardien tikai ienācu šis jautājums un pa diagonāli, kā Gats teica, skatījos, bet man drusciņa mulsina daži tādi uzstādījumi, piemēram, tie laiki, kad ir pēc mēģinājuma, cik minūtes var pavadīt, teiksim, cik jāatbrīvo telpas, teiksim, kolektīviem, jā. Tālāk tur vispār faktiski tiek izslēgts visas svinēšanas iespējas, kaut kādas, teiksim, afterpartijas, un tas viss pēc notiek. Par tērpiem es varu izstāstīt, tas no laika galvais no 87. gada strādāja kolektīviem, un agrāk bija tā, kā pareiz Daiga teica, ka mamma arī 30 gadus stāv tērps skapī, un ārkārtīgi grūti bija pārlaust Madonā, kad mēģināja ievest kārtību, un arī ievedot kārtību pašlaik ar tērpu glabāšanu, jo, bija tā, ka kādreiz atvainojiet ielika pašdarbnieku ar visu tērpu uz ārkā ielika, ja? Tā bija Praulīnas korī, kas strādāja, un cilvēki ārkārtīgi uzskatīja, ka viņi to tērpu, ja tas viņu personīgais īpašums kādreiz ir, un to ir grūti pārlaust, tai jābūt pilnīgai kārtībai, ja? Tā ir materiālā vērtība, viennozīmīgi, un tur jābūt līguma un pilnīgi atbildības spektram jābūt par to, ko viņš papēlēs. Ja? Arī bija tā, ka turēja skapjos, labas skapjas, bet atnesa kādreiz meitenes brunčus, kur ir pocis jau bija sēdušas, teiksim jau, ja? Diemžēl tā tas ir, tas reāli, ne jau speciāli bojāja vai ko, bet, tas tērps, un ko tad paprasīs, no kā tā atbildība paprasīsi. Un ļoti daudz tērpu tika pazaudēts savu laiku. Jā, es atceros, ka strādāju Madonas koru, kad šo kārtību ieviesa uzskaits, un tas bija milzīgi protesti, tā bija iegājies, ka tas tērps ir gan personīgais, un tas noteikti jāatbildē. Vienīgais, es, piemēram, arī dziedu mantojums korī, mums ir tradīcija, piemēram, jubilēra svinēšanas, piemēram, ja? Kad kāds jubilāra ceturkšņa ir, tad sanāk tur viņi uzstājas, teiksim, kliņģeris un kāds šampānietis un tā, un, ja mēs balstamies šiem noteikumiem, punktiem, tad tas tiek pilnībā izslēgts, teiksim. Ar to piedot nav izslēgts. Es vienkārši kā pašdarbnieks runāju. Tālāk vēl viens moments, kas man pārdomām bija, jā, protams, disciplīna vajadzīga, es pats to esmu jūtis savas ādas kā kolektīva vadītājs, jā, kad tā, kā mēs sakam, tā pašdarbība vienkārši cilvēks grib nākt, grib nenākt, ko mēs varam izdarīt, bet ja mēs uzstādām šāds noteikumus, arī jābūt pretī kaut kādiem, piemēram, par tiem mēģinājumu apmeklējumiem, kur būtu jāinformē, ja? Tad par cik mēģinājumiem neattaisnotiem, kas notiek, ka viņš neapmeklē 3 vai 5 mēģinājumus, vai kaut kādā veidā, kas notiek, teiksim, kāda tā represija vai kaut kā tam līdzīgi, un arī tā iepriekšējā brīdināšana. Ja? Tas diezgan, ja tā mēs tās noteikumus uzstādam, ja? Tad arī, man liekas, jābūt ļoti precīzi pretī, arī jābūt ir, kas notiek, teiksim, tas punkts A, punkts B, manuprāt, kaut kā es tā. Es vakar ļoti maz bija laika pastīties, protams, to dokumentu tā pārskatīju acīm,
Jāsakārto disciplīnai, jābūt ir pa kārtību, ir jādod kolektīviem un maiņas apaļi ir vajadzīgi un drēbes nevar nest mēģināt telpas. Tas ir kultūra vienkārši un tur vispār diskusija nav. Jā, bet es saku, par šitām momentiem ir drusciņ tās atzīve kolektīva, jo, redziet, kas ir kolektīvi, jau nav tikai dziedāšana, dejošana, tajā spēlēšana, tā ir sociāla funkcija. Kolektīvi un cilvēki nāk arī satikties, varbūt pēc mēģinājuma vai pusmēģinājuma parunāties savā starpā, un daudziem tas ir ļoti svarīgi. Un, jā, tur 25 minūšu laikā jāatbrīvo telpas, ir kaut kā, es nezinu, man drusciņ tā kā tas mūsina tas. Paldies! Es varbūt varu Es atbildēt atceros. uzreiz, ne? Daiga, lūdzu. Jā, paldies, Artur, jā, par to mēģinājumu neattaisnot tiem kavējumiem un par tām es piefiksēju, jā, labs punkts. Tur, kur minēja par to telpu atstāšanu un tā, tur ir punktiņš, kas jūs redzat, es nodalījos ar savu ekrānu un iekrāsojot dzeltenu šo te, kur ir minēts, kad izņemot, kad kolektīva vadītājs lūdzu uzkavēties, kur var iekļaut pie tās jubilejas vai kaut kādas vēl pārunāšanas par tuvākiem notikumiem, kas ir ārpus tieši paša mēģinājuma, tur varbūt grafika, tas ir atļauts. Par šīm minūtēm, redz, kā ir ļoti, mēs esam dažādi, ir šie te lielie kultūras nami, kas ir pilsētās, kur ir vairāk kolektīvu, tas grafiks ir intensīvāks, un tāpēc arī ir tas mazākais laiks, teiksim, nezinu, pieņemsim Ļaudonas kultūrnams, kur 4 kolektīvi, varbūt katram ir sava diena, un viņi vispār viens otram neiztraucā neko, ja uzkavējas vai atnāk ātrāk, tā ir cita lieta. Un neviens jau viņus ārā, protams, nedzen. Šis te ir vairāk punkts droši vien aktuālāks tieši, piemēram, Madonas kultūras namam, kur tā aprete ir ļoti liela, jazga ļoti liela līdz ar to, un tas ir droši vien vairāk arī ar bērniem saistīts, jo viņi pēc skolas ir brīvāk un ātrāk var ierasties un nekur nesteidzās, varbūt pieaugušie tomēr jau īpaši agrāk, man liekas, neierodas un arī, tā teikt, ļoti nečamājas pēc vēlajiem mēģinājumiem, izņemot tiešām, kā Artur minēja, jubilēs, bet tas ir, tur ir punkts, jo izņemot, ja kolektīva vadītājs lūdzu uzkavēties, tas ir pieļaujams, ir jau kolektīva vadītājs, kas to procesu vada, tas ir vairāk par to, lai nav tāda bezmērķīga kleņošana, nezinu, cik ilgi pa visu tagad kultūras namu vai, piemēram, nezinu, kāds izdomā tad paklečoties un tam dežurantam, kas slēdz māju ciet, ir viņiem īpaši, tā kā bez lielas vajadzības tur arī jāuzkavējās. Bet jā, es ņemšu vērā tos komentārus, liels paldies par tiem mēģinājumu un kavēšanu. Redzu, jā, tie, kas ir vairāk tieši tajā ar to bijuši saskāršies, uzreiz izriet vēl kādas lietiņas, kas ir aktuālas, kas šeit varbūt nav iekļautas. Paldies. Daiga, skatos Elitai vaicājums piebildi, lūdzu, Elita. Labdien visiem! Nē, man tīri formāls, jo šeit ir Madonas nauda kultūras namos. Mums skaitās ērgļu sajietnams, vai tur kaut kā mainīs kādreiz, vai tas tāds, vai viņš vienkārši arī it kā attiecas uz to, kā tas ir domāts, jo mums skaitās ērgļu sajietnams. Jā, tātad otrais punkts ir, kad šie kārtības noteikumi ir uzvedību, nodarbību laikam pasākumos kultūras namā, Tur ir sajieta namā vai kultūras centrā, definēt turpmāk, es vienkārši turpmāk nosaukumu kultūras nams. Skaidrs, jā, es tā pavēršāk tur to ar pa diagonālu lasīju. Jā, tā kā tas... Tu izlasīji sākumu, to paša sākumu. Paldies, paldies. Jā, paldies, Elita. Paldies, Daiga. Es saprotu, ka noteikumi tā teikt tuvākajā laikā, tad varbūt tad visticamākais jūnija sēdē tiek virzīta arī apstiprināšanai, vai ka? Nē, viņi vispār neies uz sēdi, viņus apstiprina, tie iekšēji kārtības noteikumi apstiprina Uģis, tāpēc es viņu lieku kā info jautājumu, un tāpēc redziet ļoti jauki labi jautājumi, jo es arī rakstot varu kaut ko tā kā palies garām un sevi 4. reizi lasot vispār vairs neko jaunu, vairs neredzi ne kļūdu, neko. Un mēs tikšos, es esmu viņiem aizsūtījusi, jo tur notiek kāds process, bet mēs tiekamies visi pēc pilsētas svētkiem. Noteikti šo te pārunāsim arī, tāpat es par tiem tērpu jautājumu, ko viņi saka, kā realitātē. Es jau varu uz tā papīra rakstīt, kā es to domāju, bet vai jāsaprot, kā tas realitāte arī būtu ieviešams un lai darbojās. Man nav svarīgi vienkārši uzrakstīt, bet svarīgi, lai tas ir arī, ko Arturs vinēja, kad ir vajadzīgi, bet tā, lai tas arī realitātē strādā un tam ir jēga. Tā kā jā, viņi neies caur sēdi, viņi ir iekšējā kārtība Uģis, bet tāpēc es labprāt vairāk izdiskutēju, lai viņi ir maksimāli labi un bieži jāveic kaut kādi grozījumi, jo praksē saprotam, ka ir nepilnības, kas tāpat droši vien būs beigās. Kā vienmēr, kad praksē sāk lietot kaut ko, saproti, šis ir par daudz vai šis pietrūkst tā.
Paldies, Daigi, par veltīto darbu, par to, ka aktualizē šos jautājumus, tad kaut situācijas, tā teikt, liek aktualizēt, kaut ko tā teikt mainīt, uzlabot, un tad es jau tad ar jaunu, drīzāk es ar jauno sezonu attiecīgi, viņi tā teikt ar visiem instruktāžas žurnāliem vai katru attiecīgi parakstiem, un visi sāk arī dzīvot. Labi, paldies, Daiga, tad attiecīgi saprotu, ka kolēģiem komentāru piebilžu vairāk nav. Ja attiecīgi tās lietas, ko mēs pārunājam, var tikt iestrādātas, tas būtu ļoti, ļoti svētīgi. Nu tā. Jā, kolēģi, tātad informatīvais jautājums pabeidzam izskatīšanu. Un 4. noslēdzošais informatīvais jautājums par ētikas normu pārkāpumu aicināšu ziņot Zigfrīdu Goru. Zigfrīd, lūdzu. Šīs jautājums ir kā mums. Un lietas būtība tāda, ka mēs saņēmuši pašvaldībā iesniegumu Medītas Sproģis par Madonas pašvaldības deputāta ētikas normu pārkāpšanu. Kā atceramies, kas piedalījās pagājušā kultūras un sporta komitejā, tad informatīvais jautājums bija, kur ziņotāja Medītas Sproģi. Jautājums bija par Madonas sporta pašvaldības sistēmu un sabiedrisko līdzdalību sportā. Un iesniedzējs prāt, tad viņa ziņojuma laikā šī komunikācijas forma nebija veiksmīga, ir bijusi viņai kā ziņotāja aizskaroša un arī pazemojoša. Un varbūt es arī nolasīšu no iesniegumu daļu, lai varbūt saprast īsti, kur varbūt šī problēma ir. Tad raksta prezentācijas sākuma daļā deputāts Arturs Grandāns pārtrauc manu uzstāšanos, komentēt un uzdodot ar prezentācijas pētījumu tēmu nesaistīt jautājumu un nesagaidot neuzklausot man sniegtu atbildi pārtrauc un publiski izteica nepieklājīgi aizskarošu un pazemošu piezīmi. Arī pēc prezentācijas deputāts turpināja izteikt agresīvus komentārus, kas vēl vairāk pastiprināja situācijas saspringtību un ietekmēja pozitīvu komunikācijas noristi. Principā šāda komunikācija tad zinātāji ir radījusi tādu sliktas sajūtas un līdz ar to varbūt to, ko ir gribējis īsti mums pateikt, pavēstīt, varbūt arī neizdevās. Es secināšu, tomēr es ļoti ceru, ka mēs šajā jautājumā sapratīsimies un arī atrisināsim šo te situāciju un došu vārdu varbūt pašam šajā gadījumā deputātam Arturam Grandānam par šo situāciju. Lūdzu. Jā, paldies. Vēlreiz sveicināt visi arī deputāti, gan klātesošie, arī Medītas Sproģa kundze. Vai kumsās, kā ir mācīja, ka nevar teikt, nav tādu kungu, kādam cilvēkam, bet tā uz pieklājas forma, jā. Es arī sagatavoju tās savas domas, drusciņi ar uzmetu tā uz īsumā un gribu arī nolasīt savu to pozīciju. Neprasmi ieklausīties otrā cilvēkā, savu ego pabarošanu ir tik bieži par pamatu visiem tiem konfliktiem, kā arī tagad vietējā kopienā, gan valsts un globāla līmenī, ir par pamatu konfliktiem un savstarpējiem vainojumiem. Katrs kā personība mēs redzam pasauli savādāk, pamatojoties savu pieredzi, pasaules uzskatiem, spēju uztvert pasauli kā unikālu personību. Nav viens taisnības un itin bieži taisnība ir kaut kur pa vidu starp dažādiem viedokļiem un tikai spēja vienam otru ieklausīties dot kādu pozitīvu rezultātu. Pie sevis esmu bieži novērojis negatīvu īpašību, iepazīstoties ar jautājumiem, lēmumu projektiem, komitejās, manā gadījumā kultūras sporta, izglītības komitejā, kādreiz arī sociāla komitejā. Pirmajā brīdī bieži vien uzliks noliegumus, protests, varbūt pret lēmumu projektu, bet ir jau komitejās ieklausoties citu deputātu piesaistīto personu argumentos un konkrētā jautājuma skaidrojumos, domas mainās un itin bieži ļoti radikāli. Jau 9. gadu strādāju domas sasaukumā, piedalos Madonas nodomas darbā, esmu daudz ko iemācījies un pats galvenais iemācījies labāk saprast lietu kopsakarības daudz plašākā, vienkārši pilsonis un kā vienkārši savas kopienas pārstāvs. Pirmajā manā sasaukumā ļoti pārdzīvoju, ka esmu opozīcijā un ir lieta iespēja racionālam dialogam, sadarbībai ar citām leņošā pusēm, iegūstot vēlētāju uzticības mandātu otrajā savā sasaukumā.
cieši nolēma aktīvi iesaistīties pragmatiskā uz rezultātu virzītā domas darbā. Un savas darbības filozofiju balsta uz mērķi visas mūsu kopienas labklājība, pozitīva attīstības visās mūsu dzīves un sadzīves jomās. 4 gadus vadot kultūras un sporta komitejas un daudz ko iemācījies saprast lietu kopsakarības. Savas profesijas ietvaros man ir dota liela iespēja tikties bieži un ļoti daudz ar cilvēkiem tiešā kontaktā un uzklausīt ļoti dažādas, pat ļoti pretējas viedokļus. Ar iepriekšējā kultūras un sporta komitejā iepazīstoties ar Edītas Sproģes sagatavoto prezentāciju man par novada sporta dzīvi, tautas fizisko attīstību mūsu novadā. Daudz tēzes man rosināja atšķirīgu viedokli un pilnīgi nepiedodamā veidā, iejaucoties ar savām domām, uzskatiem prezentācijas gaitā, tādā veidā neētiski aizskarot Edītas Sproģes vēlmi izklāstīt savas domas, pārkāpt elementāras ētikas normas, un kā mūsdienās moderna tēķi izgāja no emocionālās inteliģences rāmiem. Sproģes kundze noteikti pie prezentācijas pētījuma izstrādes pavadīja nevienu stundu savu personīgā laika un bija tiesīgi tik uzklausītēji. Šis bija informatīvs jautājums, virzīts uz dialogu, brīvu domu apmaiņu starp visiem komitejas deputātiem, no sporta dzīves organizatoriem un citām iesaistītām personām. Es pilnībā atzīstu savu neētisko rīcību pret prezentācijas autoru Edītu Sproģi. Un tikpat publiski, kā aizvainoju Edītu Sproģi, publiski atvainojos šajā sēdē, jo žēl, ka sēde vēl klātienē, es tiešām pieceltos kājās un atvainotos, ja, kā vīrietis. Bet, ja kurā gadījumā ļoti ceru uz turpmāku sadarbību ar Edītu Sproģi, jo visi mēs strādājam, un mūsu mērķis arī visi deputāti, gan arī sporta organizatori, gan visi ir pozitīvā mūsu kopienas attīstībā un tautas visu aktivitāšu pilnveidošanā. Paldies jums! Paldies! Noteikti es varētu dot vārdu Edītei, lūdzu. Jā, Edīt, varbūt tev kas bilstams. Paldies! Es negribu cilāt visus šitos negadījumu, jā, man tiešām personiski aizskara, un Zigrīds nepateica, kas tas bija pa vārdu. Ja kāds grib dzirdēt, tiešām tas bija aizskaroši, to var atrast jūsu novada ierakstā. Es varu pat pateikt 1:15 minūtes, tur ir konkrēts tas vārds. Paldies, pieņemu atvainošanos, piekrīt izlīgumam. Bet man ļoti gribētos ticēt, ka šī situācija paliks tādā kā pagātnē, bet būs gan kā atgādinājums visiem, ka cieņpilnas un profesionālas attieksmes nozīme diskusijās ir ļoti augsta. Un īpaši jūsu darbā, publiskajā sektorā, tai ir jābūt. Un vēl kā nobeigumā gribētu pateikt, novēlu mums visiem, ne tikai jums, bet mums visiem, arī sabiedrībai, savstarpējā komunikācijā ievērot cieņu, pieklājību, profesionālo attieksmi un spēju uzklausīt vienam otru. Jo tikai tā mēs varam veidot gan savstarpēju uzticēšanos, gan sabiedrību, gan sabiedrību ar publisko sektoru, gan arī veidot konstruktīvu sadarbību. Paldies! Paldies, Zigrīt, ka sakārtojot konstruktīvi. Ceru, ka arī komisijas locekļi nākošreiz reaģēs ātrāk, ja kaut kas tāds notiek. Jo, ja komisija būtu noreaģējusi, varbūt es nebūtu tā noreaģējusi pretēji. Bet pat cik bija absolūtais klusums, neviens neieslēdzās manā aizstāvībā. Atvainojiet, neredzēju neko citu, kā tikai rakstīt uz domu. Labi, paldies, Artur. Ceru, tiešām, ka sadarbība uz to mums nebeigsies. Kā dzīvē gadās, tā gadās. Ceru, ka tas mums visiem ir par mācību. Paldies! Edīte, jā, skatu, ka Artūram vēl ir kas piebilstams. Artūr, lūdzu, vārds tev. Jā, gribu piebilst vienkārši, jā, protams, kad es arī neslēpju, kā arī tas konteksts šim izteicienam tajā minūtē, kā tur bija, kā Edīte teica, par tos piksu sūkāšanu. Tas vairāk bija domāts neattiecībā, protams, pilnīgi absolūti ne uz Edītes Sproģi, ja. Tas konteksts bija tāds vienkārši, kad arī mēs arī nesen mums bija Abu Merī, bija Madonā, veselības ministrs bija, ja. Un mēs arī prasījām, Agrim un Gevicam prasījām, kā tie rezultāti, tā vizītei un ko viņš sola
Saka, no jā, viņš jau janvāri iesolīja un neizpildīja, teiksim, jā. Un šeit vairāk domā, man tā doma bija, ka bieži vien mūsu ierēģi, teiksim, valsts līmeņa ierēģi šeit, jā, nav ne Edītas Kroģera šajā gadījumā, vairāk bija domās par to, ka bieži vien valsts mums krata ar tikšķi, daudz ko krata, teiksim, jā, bet apakšā tā finansiālā nav tas moments, ja, ka mēs pašvaldīgi paši visu darām un cenšamies, ja, un es, piemēram, varu pateikt, ka tiešām, nu, jā, mums ir daudz problēmu sporta, arī Gatis var piekrist kā jaunais komitejas priekšsēdētājs, jā, mums ļoti daudz problēmu ir, kas ir jārisina, un katra šī sabiedrības locekļa, šajā gadījumā Edītas Kroģes iniciatīva ir tikai apsveicama, jo viņa varētu mierīgi savā komforta zonā, savā burbulī dzīvot un neiesaistīties, ja, bet jo šādu cilvēku būs vairāk mums novadā, jo mums labāk dzīvosim noteikti. Paldies. Paldies, Artur. Jā, nu, šķietami, ka Šīlai kalpo par tādu labu mācību stundu, jo, man liekas, komunikācija horizontāli, diagonāli, tā ir tāda prasme, ko mēs īstenībā mācāmies visu dzīvi, tik tiešām, un kaut kādi klupšanas akmeņi noteikti katram laiku pa laikam ir bijuši. Paldies, Artur, paldies visiem komitejas locekļiem par pieslēgšanos šodien kultūras un sporta jautājumu komitejai. Varbūt pie noslēguma tā teikt ir vēl kādas piebildes, kas sakāms, varbūt kādam tā teikt, kāds vēlas izteikties. Skatu, ka rokas nemanu tā teikt, jā, ir sācies mājas un tūdaļ jau jūnijas pilsētas 100 gada, tā teikt, kolēģi, lai mums veiksmīgs māja darba cēliens un tā teikt ceļā uz Madonas 100 gadas lielo notikumu, tā teikt. Tā kā veiksmīgu izdevušos darba dienu uz tikšanos jau finansu komitejā. Visu labotājiem!